cirvi savu. Un šādi. Un tad atkal liek nākošo. Es katru gadu īstenībā mazāk vai vairāk sanāk pazāģēt kaut ko un paskaldīt, bet nu šogad riktīgi. Šitais viss ir ar rokām, un šitais jau grūti jāiet. Tad šitā es cīnos no visām pusēm, no kuras ir labāk. Vakar es cīnījos ar vienu tādu, es nevaru šito nemaz saskaldīt. Un tad pusstundu skaldīju. Paņemšu tādu savus. Varbūt, ka izdodas. Bluķi bija sagādāti jau pagājušā gada, skaldītā malciņa tā pagājušā gada izgāja, un tagad šitais viss ir šogad sataisīts ar rokām. Un vēl būs vedīs klāt. Nu, daudz nebūs, bet būs jāstrādā vēl. Kādam mēnesim, 2 darbs būs. Pietiks? Nē, noteikti, ka būs jāpiepērk klāt tāpat pa druskai, vai, ir vietas, kur pa 2, 3 steriem pārdod. Tādā veidā būs jāpiepērk. Jo īstenībā uz ziemu, lai pietiktu šķūnim, ir jābūt gandrīz pilnam. Bišķiņ tāda vietiņa paliek tik brīva. Tik daudz arī nevar dabūt, ja to malku. Tik daudz uzreiz nē, tomēr būs jāpiepērk klāt. Varbūt laika gaitā kaut kur atkal kaut kas. Bet šito malciņu no laukiem? Šitā ir lauku malka. Viņa laukos arī bišķiņi ir pastāvējis, tāpēc viņai tie vidi šur tur satrupējuši, bet, nesūdzos. Labi, ka tāda ir. Kā tas ir vienai sievietei, ja to visu tikt galā, nav tā? Tāpēc, ka tā ir tā apziņa, kad ir tie bērni, un tev ir vajadzīgs tiem bērniem, un ir jādara, gribās vai negribās, bet tas ir jāizdara. Jo nav to līdzekļu, lai es paņemtu tur, kas man sazāģēs un saskaldīs, tas viss prasa naudu. Un tad es sporta pēc pati. Esat jau ietrenējusi pie savas rokas? Ritīgi. Tie lielie ozoli, tie ir grūti zāģēt, bet, lielos bluķus es arī varu sazāģēt, tieku galā. Sākumā bija grūtāk, tagad vieglāk iet? Jā, protams, sākumā, kamēr piešāvās, kamēr atradu to knifu, kā vieglāk to izdarīt ir, tad bija grūti, jā, bet pēc tam jau es piešāvos, ka viņam var apzāģēt apkārt. Un tad tas vidiņš paliek, un tad ar cirvi uzsit, un viņš pārlūst, un tad jau tā aiziet raiti jau. Vienīgi tā pati zāģēšana, tas ir smagākais. Un kas vēl ir tādas lietas, kas jums ir jādara pašai savām rokām? Malka ir vissmagākais, bet principā es daru pilnīgi visu. Pati vasarā es nokrāsoju logus, durvis, arī lēnā garā. Vienīgais ir, kā es baidos elektrība, tur gan es neķeros klāt, bet pārējo es izdaru pilnīgi visu. Esmu spiesta to darīt. Nav tā reizēm, kur liekas, kāpēc man vienai un... Jā, ir. Ir bijis tā, kad apsēžos pie plīts, nāk raudiens, izraudos, tad pāriet padomāju, iet tālāk un dara. Bet ir tādi grūti brīži bijuši, kad liekas, ka pat ir visa dzīve apnikusi un priekš kam man tas viss un kāpēc man tieši. Bet es domāju, ka tā cīnās daudz, pašlaik šajos laikos. Cenšos sanest malku pie krāsnes 3 savām darba dienām, un tad, kad meita nāk no skolas, tad viņa jau izkurina, lai vakarā jau būtu silts jau. Tad man atkrīt tā problēma, ka nav vairs jākurina, kad es ienāku siltā mājā. Bet pie malkas apkures es saprotu, ka jūs tā kā pieraduši, ja? Es esmu pieradusi, es pie malkas apkures dzīvoju jau 11 gadus. Un es esmu apmierināta īstenībā, jo es jebkurā laikā, kad ir vēss, es varu iekurināt. Man nav jābūt atkarīgai no tā, ka tie radiatori būs silti, un tas daudz ko dod arī. Vienīgi sāpīgākā problēma ir tagad dārga malka, un visgrūtāk to ir sagādāt. Laikam ir dārgāka palikusi šogad arī malka? Ir dārgāka, jā. Es interesējos 160 lati īstā skaldītā malka. Šāles tās ir lētākas, bet švakas, viņas nav vērts pirkt. Viņas vienkārši nošvirkst tajā krāsnī, un mana lielā podiņa krāsnes man galīgi neder tas. Tad man tāda doma iešāvās prātā, kad
briketes nopirkt, nu, pa kādiem 2 maisiem klāt piepirkt, nu, pa starpu, ko malka iemest. Nu, redzēs, kā tas izdosies un cik labi tas krāsnī būs, nu, siltumu kādu dos. Un tā jācīnās.